Esiet sveicināti, dārgie līdzjutēji. Šodien mums ir gaidāma interesanta spēle otrajā līgā, kurā piedalīsies divas komandas, HK Vintage un Cirma Juniors. Un kā pirmo mēs uz interviju aicinājām Cirma Juniors komandas kapteini Ralfu Karpovu. Pastāsti, lūdzu, kāds ir noskaņojums pirms gaidāmās spēles? Noskaņojums ir baigi labs. Dosim cīņu. Tas ir ļoti labi. Un pastāsti, kādas, salīdzinot ar pagājušo sezonu, jums diezgan sarežģīta sezona bija izdevusies. Kādas ir izmaiņas komandas sastāvā šogad pirms gaidāmās sezonas? Sastāvā izmaiņas ir atnākuši daudz jauni spēlētāji, kā arī mēs esam pirmā un vienīgā komanda, kuriem sastāvā ir sieviešu dzimuma pārstāvis. Un šodien mēs viņu redzēsim uz ledus. Jā. Patīkami dzirdēt, kad jums komanda atjaunojas un papildinās ar jauniem spēkiem. Arī tāds jautājums, ko jūs sagaidat no pretinieka šajā gaidāmajā spēlē? Pretinieku mēs zinām. Pirmajā sezonā spēlējām pat finālā. Piekāpāmies. Pretinieks ir spēcīga komanda, laba komanda, tāpēc cīnīsimies. Jā. Un tāds neliels nestandarta jautājums. Vai tā ir taisnība, ka jūsu komandā neviens neasina slidas? Nē, meli. Nu, labi, tad vismaz uz šīs pozitīvās nots mēs varētu beigt mūsu interviju. Paldies, Ralf, par veltīto laiku un vēlam veiksmi laukumā. Paldies, tiksimies tad. Atgriežamies jau ar nākamo interviju, un uz interviju aicinājām Vintage komandas kapteini Artūru. Un kā pirmais jautājums, kāds ir noskaņojums gaidāmajai sezonai? Noskaņojums labs. Protams, drusku uztraukums, pirmā spēle mums vēl nav bijušas. Tā, iesim cīnīsimies. Jā. Ko jūs sagaidat no komandas Cirma Juniors šajā spēlē? Viņiem arī, kā jau teicu, kad viņiem ir sastāvs pamainījies. Sagaidām agresīvu spēli. Droši vien, ka kā jau treniņos viņi būs pieraduši pie tādas, bet paši liksim to pašu pretī un cīnīsimies. Un jebkurā gadījumā uz katru spēli ejam, lai uzvarētu. Tāda arī ir sezonas kopējie mērķi. Katrā spēlē iet uzvarēt un uzvarēt arī čempionātu. Saki, lūdzu, vai tā ir taisnība, ka kāds no jūsu spēlētājiem šogad ir ieguvis Stanleya kausu? Tuvu tam, jā. Prieks dzirdēt, ka mūsu čempionātā piedalās tik lieli grandi. Tā kā paldies, Artur, par šo interviju un vēlam veiksmi laukumā. Paldies!
Un esat sveicināti mūsu šīs dienas spēlē Rēzeknes valsts pilsētas Rēzeknes novada hokeja līgā, 2. līga. Un šodien mums tiekas komandas Cirma Juniors un HK Vintage, kuri tieši šodien atklās savu sezonu. Abas komandas ir diezgan viens otram pazīstamas. Redzēsim, kura no šīm komandām izrādīsies spēcīgākā šīs dienas duelī. Sākas pirmais periods. Atgādinu, ka spēlē 2 periodus pa 20 minūtēm bez pārmetieniem. Tātad visnotaļ aizraujošs mačs mūs sagaida. Abas komandas gatavojas pirms spēles, uzmundrina viens otru pie vārtiem. Galvenie tiesneši mums šodien ir Edgars Pedāns un Artis Plušs. Komandas kapteiņi Cirma Juniors ir Rals Karpovs un HK Vintage komandai Artūrs Bobrovskis. Redzēsim, kura no šīm komandām ir spēcīgākā šodien. Vārtos mums ir HK Vintage komandā ir Andrejs Černovs. Un Cirma Juniors vārtos ir Raivis Klapins. Un iemetiens jau ir centrā. Atskan Svilpe. Un iemetienu uzvar Cirma Juniors. Un jau aiziet uz priekšu. Nē, tomēr Ripa kaut kur paliek uz zilās līnijas, atspēlē aizsargām. Un jau cīņa vidus zonā. Un tagad jau lieliska iespēja piespēle. Un vārti, negaidīti vārti, 2-1 izgāja un Cirma Juniors gūst vārtus. Cirma Juniors gūst vārtus un rezultāts kļūst 1-0 par labu Cirma Juniors. Par labu Cirma Juniors. Un iemetienā atkal uzvar Cirma Juniors, un tagad jau ar ripu ir Karpovs. Piespēlē atpakaļ aizsargam, Aivaram Petrovam. Un tagad mēģina traukties Kārlis Lucianovs uz priekšu, un tā atkal viņam izdodas cauršaut vienu no aizsargiem, un tagad vēl viens metiens atvairīts. Visnotaļ aktīvi ir sākuši savu spēli Cirma Juniors. Metiens no tālas distances HK Vintage izpildījumā, un tagad jau ar ripu ir Aleksandrs Valters. Tagad bīstams moments varēja rasties, gandrīz ripa ielidoja vārtos. Bet Klapins ir savā vietā. Un jau Petrovs mēģina iespēlēt ripu tālāk saviem partneriem. Un jau ar ripu Ginta Korkla. Un tagad lieliska epizode Gintas Korklas izpildījumā, bet vārtsargs izrādījās savā vietā. Un tagad jau atkal kārtējo reidu uzsāks Cirma Juniors. Zaudē ripu un jau ar ripu Grehovs HK Vintage komandai, un tagad jau cīņa pie borta. Cirmas Juniors aizsardzības zonā. Cīnās abas komandas. HK Vintage mēģina rast risinājumu radušai situācijai, jo rezultāts patreiz ir 1-0 par labu Cirma Juniors. Un mēģina iespēlēt uz vārtu priekšu, bet nav izdevusies piespēle. Un jau cīnās pie bortiem. Septiņpadsmit minūtes līdz pirmā perioda beigām. Un ar ripu jau HK Vintage un mēģinās labot situāciju spēles tablo, kur patreiz ir 1-0 par labu Cirma Juniors. Un jau ar ripu Cirma Juniors.
Un kaut kur ripa iesprūst pie zilās līnijas, bet cīnās abas komandas viduszonā. Un tagad jau mazliet patraucē. Un tagad Aleksandrs Vārta lieliska iespēja, bet Klapins ir savā vietā. 1-1 izgāja Valters pret Klapinu, bet Vārtsargs izrādījās pārliecinoši pārāks šajā duelī. Un jau Cirma juniors iziet no savas aizsardzības zonas ar mērķi mēģināt izveidot uzbrukumu jau pretinieka aizsardzības zonā. Neliela cīņa pie borta un jau Vintage saņem ripu viduszonā un ieiet Cirma juniors aizsardzības zonā. Un jau ar ripu Aleksandrovičs HK Vintage komandas sastāvā, bet viņu neutralizē un jau ar ripu Cirma juniors komandas kapteinis Ralfs Karpovs, bet viņam atkal traucē, nedot viņam uzsākt uzbrukumu tik vienkārši, un tagad jau ar ripu rīkojas HK Vintage. Mēģina izveidot pozicionālu uzbrukumu, bet Cirma juniors aizstāvas godam. Un tagad jau kārtējs mēģinājums aizsniegties līdz vārtiem Vintage komandai. Un mazliet pazaudē ripu un jau ripa nonāk atpakaļ viduszonā un aizsardzības zonā pie HK Vintage. Un jau ar ripu cīnās Katkovskis, Cirma juniors sastāvā. Un tagad ripu pārtver un aiziet uz priekšu. Cirma juniors uzturās pretinieka aizsardzības zonā. Vārtus guva Kārlis Lucijanovs, Cirma juniors sastāvā pēc piespēles Laura Gailuma un Ralfa Karpova. Jau 20. sekundē jau tika gūti vārti. Lieliska spēle padevās Cirma juniors komandai. Un tagad jau aiziet saspēlēs Cirma juniors savā aizsardzībā. Un jau Ginta Korkle traucas uz priekšu, lai ienāktu pretinieka aizsardzības zonā. Un tagad 86. numurs mēģina mest pa vārtiem, bet diemžēl garām. Un tagad jau iespēja spēcīgs metiens, šķēliens ir Vintage komandai, bet Klapins ir savā vietā. Un tagad man neliela nesaprašanās savā starpā Cirma juniors komandai. Un tagad Katkovskis piespēlē tālāk 19. numuram Laurim Gailumam. Un tagad Vintage mēģina uzbrukt. Un 1-1 klupināšana, aizturētais sots un atskan svilpe. Tiesneši fiksē 2 minūtes un Cirma juniors lieliska iespēja spēlēt vairākumā un palielināt rezultātu. 22. numurs tiek noraidīts uz 2 minūtēm HK Vintage sastāvā. Un iemetiens jau Vintage komandas aizsardzības zonā. Un lieliski iemetienu uzvar Cirma juniors un mēģina izveidot pozicionālu uzbrukumu vairākumā. Atgādinu, ka ir 2 minūtes vairākumā Cirma juniors un tagad varbūt pretuzbrukumā aiziet un pašaizliedzīgi cīnās Cirma juniors aizsargi un jau aiziet uz priekšu. Lieliski bija domāts, varēja pielabot un raidīt ripu vārtos, bet mazliet neizdodas aizsniegties līdz ripai. Un vārtī! Vārtus
gūst Cirma juniors un rezultāts kļūst 2-0 par labu Cirma juniors. Izdodas komandai realizēt skaitlisko vairākumu. Skaitlisko vairākumu realizē Cirma juniors un rezultāts kļūst 2-0. Rezultāts 2-0 un iemetiens centrā. Izdevās realizēt Cirma juniors savu vairākumu. Oļegs Tarakānovs bija noraidījis HK Vintage komandas sastāvā. Un tagad metiens pa Kīveri trāpa vārdsargam Cirma juniors komandā. Un otros vārtus guva Kārlis Lucijanovs. Atkal Kārlis pārspēja vārdsargu HK Vintage komandai un pēc Aivara Petrova un Ralfa Karpova piespēles Kārlis Lucijanovs dubulto komandas rezultātu. Un tagad jau Vintage mēģina ieiet Vintage Cirma juniors aizsardzības zonā, bet viņam tas tik vienkārši neizdodas un jau Cirma juniors mēģina spēlēt jau uzbrukumā. Un Aleksandrs Valters teica pakaļ Ripelē aizsniegtos, bet tur viņam jau patraucē Cirma juniors aizsargs, cīņa pie borta. Un tagad jau Kārpovs, komandas kapteinis Cirma juniors sastāvā, mēģina iespēlēt tālāk. Ripa paliek Cirma juniors rīcībā. Un tagad jau atpakaļ atspēlē Ripu vidus zonā. Saspēlējas savā starpā un Kārpovs uzņemās iniciatīvu. Un tagad Aivars Petrovs viltīgi uzmeta uz priekšu uz vārtu pusi, bet tagad jau Grehovs teica uz priekšu ar saviem partneriem, lai mēģinātu pārspēt Cirma juniors komandas vārdsargu, lai samazinātu rezultātu. Gadinu, ka rezultāts ir 2-0 par labu Cirma juniors. Un lieliski darbojas Klapins un noseivo Ripu, fiksē Ripu un nodot jau Ripu tiesneša rīcībā. Iemetiens Cirma juniors aizsardzības zonā. Iemetienā stājas Tarakānovs un Katkovskis. Un tagad jau aiziet tālāk. Cīņa pie borta. Tik vienkārši neļauj Cirma juniors iziet no savas aizsardzības zonas un lieliska iespēja, bet Klapins savā vietā un atvēra metienu. Tagad jau mēģina joprojām Vintage kontrolēt Ripu. Un traucē. Ripa netiek fiksēta un tagad jau aizsargs mēģinās uzšaut. Trāpa pa spēlētāja slidu. Un jau Cirma juniors viens iztraucas cauri un uzmet. Černovs ir savā vietā. Atspēlē Ripu partneriem. Pašaizliedzīgi brīžiem cīnās Cirma juniors komanda. Jau ar Ripu gailums. Un tagad jau lieliska iespēja var rasties HK Vintage komandai, bet Ripu jau atņem Cirma juniors un tagad jau mēģinās iet tālāk uz priekšu. Neaizsniedzas Kārpovs līdz Ripai, bet tomēr ar otro piegājienu atņem Ripu pretiniekam un jau mēģina spēlēt tālāk partneriem. Atgādinu, ka pirmajā periodā
Palikušas 8 minūtes 45 sekundes. Spēle rit 2 periodos, un tagad jau atkal Cirma juniors mēģina traukties uz priekšu. Saspēlējas aizvārtē. Un jau Ginta Korkla ar ripu un nodot ripu gar bortu tālāk partneriem. Kārpaus meklē partnerus. Lucijanovs metiens. Pa kājām trāpa kādam no HK Vintage komandas spēlētājiem, bet izskatās, ka Cirma juniors ir iespieduši HK Vintage savā zonā. Gar bortu cīnās, un tagad jau ir iespēja ripu izvadīt laukā no savas aizsardzības zonas. Jau ar ripu iet tālāk HK Vintage. Un jau ripu kontrolē HK Vintage pretinieka aizsardzības zonā, un lieliski vārtos darbojas Klapins. Lieliski nospēlē. Lieliski bija iespēja gūt vārtus, bet vārtsargs paspēja pārvietoties. Svilpes nav. Un Svilpe klusē. Bet Vintage joprojām mēģina. Un tagad 1-1 Kārpaus. Vai izdosies? Nē, tomēr neizdodas viņam raidīt ripu tālāk, un atkal kļūdās viens no HK Vintage spēlētājiem. Ripa paliek Vintage aizsardzības zonā. Un jau ripa cīnās aizvārtē, un tagad lieliska iespēja, bet ripa nenonāk vārtos. Vārtsargs atvaira šo metienu bīstamo. Un tagad jau uz vārtu priekšu iespēlē HK Vintage. Un tagad laba. Sāspēlējas savā starpā Cirma juniors, un ripa tomēr nonāk pie HK Vintage. Mēģina iespēlēt tālāk Vintage savu ripu. Un jau atskan Svilpe. Un ripa izskatās, iemetiens būs Cirma juniors aizsardzības zonā. Un tagad jau ar ripu traucas uz priekšu. Un atskan Svilpe. Un iemetiens viduszonā. Metiens viduszonā. Cīņa aizvārtē. Un izskatās, ka vārti netiek gūti. Kaut kas ir noticis ar vārtiem. Iespējams, ka ir problēma ar vārtu
vārtu tīklu. Radusies problēma ar vārtu tīklu. Pārbauda tiesneši, kas tieši ir noticis, lai nepieļautu kļūdas pēc tam. Un tehniskā pauze. Sakārtoja. Izskatās, ka vārtus tiesneši. Sakārtoja vārtus un iemetiens ir Cirma juniors aizsardzības zonā un uzvar iemetienu un raida ripu tālāk. Un jau Gudkovs mēģina spēlēt ar ripu, bet ripa tagad izskatās, ka būs iemetiens vidus zonā. Tiek fiksēta zona. Un iemetienu uzvar Cirma juniors un ieiet pretinieka aizsardzības zonā, mēģinājums uzmest, nesanāk. Un jau ar ripu mēģina darboties Lauris Gailums un Vintage atņem ripu un iet uz priekšu. Un jau ar ripu ir Vintage. Spēle viduzonā, Klapins ar ripu. Labi, prasmīgi iespēlē ripu tālāk. Un ripu joprojām neizdodas izraidīt ripu ārpus savas aizsardzības zonas Cirma juniors komandai. Un tagad ripa ir kaut kur aizvārtē. Ripa ir aizvārtē un Cirma juniors mēģinās tagad iet uz priekšu. Kārpaus ar ripu. Neizdodas viņam apspēlēt spēlētāju un tagad metiens pa vārtiem. Un ripa ir atvairīta. Un tagad mēģinājums saskrienas savā starpā. Atskan svilpa un izskatās, ka Cirma juniors būs noraidījums. Noraidījums uz 2 minūtēm. Cirma juniors spēlē mazākumā. Lauris Gailums, 19. numurs, tiek noraidīts uz 2 minūtēm. Un iemetiens jau būs Cirma juniors aizsardzības zonā. 3 minūtes 26 sekundes ir jāspēlē līdz pirmā perioda beigām. Un iemetienā stājas abas komandas. Tagad jau ripu izraida no savas aizsardzības zonas Cirma juniors. Saspēlēs savā starpā HK Vintage aizsargi un tagad mēģina iet iekšā. Un Katkovskis saņem ripu un izraida to ārpus savas aizsardzības zonas. Aleksandrs Valters ienākt savā uzbrukuma reidā ar saviem partneriem. Spēlē aizvārtē, uztaisa virāžu, pats kontrolē ripu. Vai būs metiens? Ir metiens un nofiksē. Izskatās, ka nosēvo vārdsargs savu ripu. Klapins savā vietā, ripa nenonāk vārtos, lieliski darbojas. Ar otro piegājienu mēģināja raidīt ripu vārtos HK Vintage, bet vārdsargs ir uzdevuma augstumos.
Un ar ripu jau darbojas HK Vintage. Ar ripu darbojas HK Vintage. Jau Griehovs HK Vintage komandas sastāvā. Mēģina iet uz priekšu. 30 sekundes līdz vairākuma beigām HK Vintage komandai. Un ar ripu jau darbojas. Un metiens uz vārtiem. Un ripu atsitās pret spēlētāju un aiziet tālāk. Un vārtsargs noseivo droši. Un iemetiens jau būs Cirma juniors komandas aizsardzības zonā. Un ar ripu jau Karpovs. Gutkovs ar ripu, 17. numurs Cirma juniors un iespēja gūt vārtus 19. numuram. Laurim Gailamam izgāja no noraidīto soliņu un uzreiz traucās uz priekšu. Tagad jau Springis bija ar ripu, 96. numurs HK Vintage sastāvā. Un jau mēģina saspēlēties. Dot tālāk ripu gar bortu Valteram. Un iespēlē Springim, bet neaizsniedzas līdz galam. Ripu Volājs, 3. numurs HK Vintage komandā. Un jau ripu pārņem 77. numurs Aivars Petrovs. Cirma juniors sastāvā. Un aiziet uz priekšu HK Vintage, 2 aizsargi, bet savā starpā mēģina saspēlēties, bet tur jau aizsargi sagaida HK Vintage uzbrucējus. Un tagad saspēlējas aizvārtē Karpovs ar Petrovu. Tagad jau cīņa Cirma juniors stūmā. Un pirmais periods ir noslēdzies.
Un komandas atgriežas laukumā. Atgriežas laukumā otrajā periodā. Un jau tālāk iet. Samainās komandas pusēm. Un jau ar ripu. Atgriežas laukumā. Metiens un Klāpins savā vietā nosēvo lieliski metienu. Un tagad jau iemetiens būs. Iemetiens būs Cirma juniors aizsardzības zonā. Un jau ripu Valters iespēlē partnerim, metiens pa vārtiem un ripa aizlido garām, kaut kur iesprūst starp spēlētājiem. Un tagad Gutkovs metiens pa vārtiem un Černovs savā vietā fiksē ripu. Iemetienu uzvar. Un tagad Trāpa tomēr pa vārtiem. Vēl viens metiens, otrs metiens un Klāpins savā vietā. Lieliski nospēlē vārtsargs. Glābi komandu no vārtu zaudējuma. Glābi komandu no komandu. Tagad jau. Tagad vēl viena kļūda komandām. Un tagad iemetiens atkal Cirma juniors komandas aizsardzības zonā. Un tagad jau ar ripu atpakaļ atgriežas aizsargi Vintage komandai. Un jau ar ripu Vintage mēģina atrast risinājumu savai problēmai, gūt vārtus. Bet Cirma juniors tikpat vienkārši nedod viņiem to izdarīt. Neļauj viņiem to izdarīt un jau atkal uzturās pretinieka aizsardzības zonā HK Vintage. Atkal mēģina. Savstarpēji saspēlēs Vintage. Un jau Gutkovs atņem ripu un iziet 1-1 ar vārtsargu, noslīd ripa. Un neizdodas izveidot bīstamu situāciju. Un tagad jau Vintage mēģina.
Un tagad vēl viena iespēja, bet nedot pretinieks viņiem to izdarīt. Ar slīdu pielabo, bet neizdodas apstrādāt HK Vintage un metiens uz vārtu pusi un Ripa iesprūst starp spēlētājiem un jau Valters kontrolē Ripu. Metiens un vārti! Lieliska solo izrāde Aleksandra Valtera izpildījumā un rezultāts kļūst 1-2. Samazina rezultātu HK Vintage. Un rezultāts ir 1-2. 1-2. Samazina komandas rezultātu. Aleksandrs Valters guva vārtus, svarīgus vārtus Vintage komandai. Un jau ar Ripu 1-1 iziet Cirma, bet metienu atvaira Černovs. Un saspēlēs savā starpā Cirma juniors un tagad jau Katkovskis. Un jau ar Ripu Valters saspēlējies ar spēlētāju. Un tagad jau Ripa aizvārtē un Cirma juniors Ripu pārtver. Un Gutkovs metiens pa vārtiem un Černovs atvairā Ripu. Un jau tagad spēlē tālāk Ripu HK Vintage. Ienāk pretinieka aizsardzības zonā. Aiziet uz priekšu. 2-1, 19. numurs Lauris Gailms. Iespēlē un neizdodas viņam piespēlēt savam partnerim. Krīt. Lieliska iespēja bija, bet jau ar Ripu Kārpovs. Traucē viņam Aleksandrovičs. Un Ripa aiziet viduzonā. Springis ar Ripu mēģina uztaisīt virožu, saskrienas savā starpā spēlētāju un jau Aleksandrovičs neliels pingpongs ir sācies mūsu spēlē.
Aiziet! Vai pats! Nu! Un jau ar ripu Grēhovs uzmet pa vārtiem garām. Un tagad jau Katkovskis, tomēr neizdodas viņam ripu novirzīt tālāk. Un joprojām Vintage jau ir mazliet iespieduši pretinieku savā aizsardzības zonā. Un tagad jau ir iespēja iet tālāk. Iespēlēt. Vintage iet uz priekšu, ienāk pretinieka aizsardzības zonā, mēģina apspēlēt, bet aizsargs ir savā vietā. Tagad jau viss notaļ saspringti. Momenti jau rodas pie Cirmas vārtiem, bet tagad lieliski padevusies piespēle un Lauris Gailums izdara neatvairāmu metienu Černova vārtos un rezultāts kļūst 3-1. Ar ripu Klapins. Un vēl vieni vārti, un rezultāts jau kļūst 4-1. Rezultāts kļūst 4-1. Lieliska spēle padevās Cirma juniors. 4-1 jau rezultāts paliek pavisam. Arti, nu cik var nosvērt titulu? Matērija.
Давай свинки. Эти цифры, Клау, дальше. Un jau iemetienu uzvar Cirma juniors, bet Ripa paliek viņu aizsardzības zonā. Un jau Ripa iet tālāk, un tagad 1-1 Gailumam iespēja iet uz priekšu uz vārtiem un jau saspēlēs pozicionāli, un Gintam korklamēt pa vārtiem un garām, diemžēl. Un tagad jau Valters ar Ripu pieslēdzas partneri. Un tagad met piespēle savam partnerim. Mētiens un Vārtsargs ir savā vietā. Vārtsargs savā vietā. Atvaira metienu. Un jau Aleksandrs Valters ar Ripu mēģina spēlēt pats individuāli. Tagad mēģina iespēlēt uz vārtu priekšu. Tas viņam neizdodas, bet Ripu saglabā HK Vintage pretinieku aizsardzības zonā. Un trāpa pa kāju. Ripa aiziet viduszonā. Skatāmies, kas būs tālāk. Bogdanovs piespēlē tālāk Gutkovam un jau mēģinājums mest pa vārtiem. Metiens un vārtī! Lielisks metiens, neatvairāms devītniekā. Un atvainojas ne Gutkovs, bet Ivulāns. Lieliski uzmet devītniekā un jau rezultāts kļūst graujošs. Par labu Cirmas juniors komandai. Armands Ivulāns gūst vārtus. Pieci viens un 6 minūtes 23 sekundes ir atlikušas līdz spēles beigām. Iemetiens centrā. Ripo Aleksandrovičs saminstinās mazliet. Un jau Pētros neļauj iet cauri pretiniekam uz Cirma juniors aizsardzības zonu. Un mēģinājums uzmest uz vārtiem. Ripa aizlido garām. Un jau Aleksandrovičs. Un tagad lielisks pretuzbrukums var padoties Karpovam. Divatā ar partneri aiziet saspēlējas, un vēl viens metiens garām, un Ripa aizlido tīklā iemetiens HK Vintage aizsardzības zonā. Un tagad jau aiziet uz priekšu. Saspēlēts individuāli. Grehos mēģina iet uz priekšu, bet nesanāk. Un Ripa jau nonāk līdz Černovam. Pacelta roka. Izskatās, ka būs noraidījums Cirma junior sastāvā. Noraidījums Cirma junior sastāvā. Divas minūtes HK Vintage spēlēs vairākumā.
iemetiens jau Cirma juniors aizsardzības zonā. 5 minūtes līdz spēles beigām. Minūtes līdz spēles beigām un jau ar Ripu Valters saspēlēs individuāli, mēģina taisīt virāžas, veidot uzbrukumu un neviena no spēlētājiem neskar Ripa un savstarpēji atkal mēģina saspēlēties pie Cirma juniors vārtiem, kā Vintage. Un jau Aleksandrovičs. Un tagad šķēliens. Ripa paliek pie Ivulāna. Un tagad Kārpaus aiziet uz priekšu. Kritiens un izskatās, ka būs noraidījums. Noraidījums būs Vintage komandas sastāvā. Vintage komandas sastāvā būs noraidījums 2 minūtes un 58 sekundes sanāks spēlēt vienādos sastāvos 4-4 abām komandām. Un jau pēc tam būs 1 minūte vairākumā Cirma juniors. Jau ar Ripu. Un lieliska iespēja un Vārtsargs savā vietā. Klapins savā vietā un nesanāk pārspēt. Kā Vintage Vārtsargu. Raivis Klapins, Cirma juniors Vārtsargs. Pārliecinoši darbojas šīs dienas spēlē. Un tagad uzmetiens uz vārtiem un Vārtsargs savā vietā. Vārtsargs savā vietā un jau Kārpaus ar Ripu savstarpēji darbojas. Un jau Valters saņem Ripu metiens un Vārtsargs savā vietā. Klapins atvaira nofiksē Ripu. Pareizi izvēlēta pozīcija un pārliecinoši fiksēta Ripa. Iemetiens Cirma juniors aizsardzības zonā. Un tagad Katkovskis mēģina apspēlēt Vārtsargu. Vārtsargs pazaudē Ripu, bet tomēr atrod viņu un fiksē. Gandrīz starp kājsargiem izgāja cauri Ripa. Divas minūtes 37 sekundes ir atlikušas līdz otrā perioda beigām. Un jau Katkovskis mēģina pārtvert Ripu, bet Ripa paliek Ginta Korkla un atskan svilpā. Atskan svilpe.
Atskan Svilpa un Ripa būs iemetiens viduszonā. Uzvar Ripu HK Vintage. Darbojas savā starpā HK Vintage pretinieka aizsardzības zonā. Un jau saspēlēs ar aizsargiem, un tagad Ripa nonāk aizvārtē, un jau izskatās, ka Cirma juniors mēģina atņemt Ripu, bet viņam tas neizdodas, un Ripa paliek viņu aizsardzības zonā. 1 minūte 36 sekundes atlikušas, metiens pa vārtiem un noraujās metiens. Un Ripa jau ir aizvārtē. Mēģina rast risinājumu un gūt vārtus HK Vintage, bet rezultāts liecina par pretējo. Rezultāts ir 5-1 par labu Cirma juniors. Un tagad jau aiziet uz priekšu. Cirma juniors, bet tagad atpakaļ Ripa nonāk HK Vintage rīcībā, mēģina piespēlē, lieliska piespēle, bet Ripa lido garām vārtiem. Un tagad Ripa noraujās, un tagad jau 1-1 iziet Cirma junior spēlētājs, met pa vārtiem un garām Ripa aizlido. Lieliska iespēja bija pārspēt vārtsargu. Jā. Otrajā periodā guva vārtus Aleksandrs Valters, HK Vintage labā, un 2 vārtus guva Lauris Gailums Cirma junior sastāvā, un Armands Ivulāns kā pēdējais palielināja rezultātu Cirma juniors komandai. 28 sekundes ir atlikušas līdz spēles beigām, un tagad vēl viena iespēja, un tomēr Ripa lido garām. 17 sekundes, Katkovskis ar Ripu. Un iet tālāk. 4 sekundes. Ripa iesprūst kaut kur aizsardzības zonā pie Cirma juniors. Un asumi pašās beigās. Un atskan sirēna un uzvaru gūst pirmajā spēlē Cirma juniors ar rezultātu 5-1. Lieliska aizraujoša spēle un apsveicu Cirma juniors komandu ar uzvaru. Cīnījās pašaizliedzīgi HK Vintage, bet tomēr spēcīgāk izrādījās Cirma juniors. Paldies, ka jūs skatījāties šo translāciju. Tiekamies jau nākamajās spēlēs, kuras jau pavisam drīz, jau nākamnedēļ būs uz šī olimpiskā centra ledus. Tāpēc sekoja līdzi informācijai gan Facebook lapā, gan arī Instagram lapās, gan pie komandām, gan pie mums. Sekojiet līdzi Sporta Īla kanālam. Un jau tiekamies nākamajās translācijās. Paldies par uzmanību!